Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Apvienotais saraksts šodien ir iesniedzis pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Meri, nevis tādēļ, ka mums patiktu un būtu kārtējais pieprasījums, bet tas tādēļ, ka tas ir par veselības politiku, par kādu tas nav par tehniskas medicīnas jautājums. Es tiešām, kolēģi, vēlētos, lai jūs ieklausītos un no mobīliem telefoniem kaut acis mazliet novērstu un ieklausītos cilvēkos, kam tas ir dzīvības jautājums. Mēs nerunājam par tūkstošiem Latvijas cilvēku ikdienu. Mēs runājam par tūkstošiem cilvēku ikdienu, kuri katru dienu dzīvo ar pirmā tipa cukura diabētu. Pirmā tipa diabēts nozīmē nepārtrauktu cīņu. Cilvēkiem tas nozīmē nepārtrauktu glukozes līmeņa kontroli, injekcijas, risku veselībai un patstāvīgu spriedzi par to, vai viss būs kārtībā rīt, nākamnedēļ, pēc 10 gadiem. Insulīna sūkņi tiek izmantoti jau vairāk nekā 25 gadus un sensori vairāk nekā 10 gadus. Insulīna sūkņi un nepārtrauktas glukozes monitorēšanas sensori tehnoloģijas, kas palīdz cilvēkiem kontrolēt slimību, novērst komplikācijas un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un šodien vēl jo vairāk mums pietrūks darba roku. Šie cilvēki, ja kopumā ir 5800, 3000 bez komplikācijām varētu strādāt pilnvērtīgu darba vidē, turpināt savu darbu. Mēs nerunājam par luksus preci. Attīstītajās valstīs tie jau sen ir kļuvuši par standarta ārstēšanas sastāvdaļu. Tā ir ikdienas norma citur. Un te rodas jautājums, kāpēc Latvijā tas joprojām nav nodrošināts? Kāpēc dzīvojam 20. gadsimtā? Igaunijā, Lietuvā, Polijā ir, Latvijā nav. Tāpēc mūsu jautājumi ir uzdoti pragmatiski, atbildi cienoši mums šiem cilvēkiem atbildēt, jo mēs zinām, 19. martā būs arī par šo jautājumu pikets. Un nesakiet, ka nav naudas. Tikko mēs atradām 20 miljonus ar vieglu roku slimnīcu remontam, bet par dzīvību mēs nespējam atrast. Tādēļ mēs gaidām pragmatiskas atbildes.